Čaukavī skatītāji, ir pienākusi jauna nedēļa un ir gaidāms pārmaiņas. Nepavēlti sēž blakus brīvam krēslam, tad paliecam mums, lai uzzinātu, kādi jaunumi mūs sagaida. 371 klik. Visas meitenes grib dzirdēt hip-hopu, visas meitenes grib redzēt reperus, visi puiši grib izskatīties kā reperi, tāpēc Tēti joki. Es dzirdēju, ka kāds cilvēks apēda pulksteni. Tas laikam bija ļoti laikietilpīgs process. Vecie labie slēngi. Fiškas vai tāds Sit fiškas, zini. Draņķīgās vakariņas. Es jau taču jau pieņēmu. Es taču nezinu, viņš skatās, jūs kungs uz mani tā skatās, kad vienkārši likās, ka viņš kaut ko grib. Mana balss salvē. Es nezinu, droši vien, ko LGBT jautājumu, bet domāju, tas jau ir darīts vairākas reizes. Es tā pieļauju, ja? Čau, man sauc Isauls, un es šeit esmu, lai vadītu, radītu un daudz ko. Visvēl labāk pieturies pie vadītāja lomas, bet runājot par repa batliem, paskatāmies, kā to dara cilvēki, kas tomēr to pieprot. Šovakar atrodamies klubā Melnā Piektdiena, kur norisinās 371 klik rīkotājs fināla batls, kurā dalībniekiem jācenš savā starpā ar iepriekš sagatavotiem tekstiem, skaitot tos uz dažāda ritma bītiem. Pasākumu apmeklēja ne tikai batla dalībnieki, bet arī Latvijas hip-hopa meistari. Es domāju, ja Latvijā pieiet radoši, tad arī var ļoti lielas lietas izdarīt. Latvijā tu var kļūt par Latvijas atpazīstamu mūziķi, bet pasaulē tādā ziņā ir gandrīz neierobežot. Tā kā grūti iztēloties, kurš būs nākamais Eminems. Reps un repošana, tas jau pa lielam ir tāds tā kā sports, tev tas ir jādara visu laiku. Tev tas ir jātīst. Hip-hops diezgan sportisks pasākums. Tur, kā mēs redzam, arī betlā cilvēki sacenšās un mēģina parādīt, kurš ir par kuru labāks un kāpēc. Man tagad ir laiks, kurā, man liekas, tas, kas notiek štatos, uzreiz notiek arī Krievijā, arī Latvijā, ar varbūt nelielu aizskavi. Jo cilvēki seko līdzi aktualitātēm, nevis tikai klausās dažādas vecus ierakstus vai klasiskos ierakstus. Vienmēr labas dziesmas un kvalitatīvas dziesmas agrāk vēl tiks novērtētas. 371 batls domāts hip-hopa māksliniekiem, lai pierādītu sevi uz skatuves un tiktu novērtēts. 7 vakarā diezgan weird iedot pilnīgo mērci cilvēkiem. Mēs to visu darījām pilnībā no nulles. Mums nebija ne subscriberi, nekā pilnībā. 18. gadā jau hip-hops pierādīja to, ka tas ir viens no labākajiem pašlaik un top žanriem Latvijā. Visas meitenes grib dzirdēt hip-hopu, visas meitenes grib redzēt reperus, visi puiši grib izskatīties kā reperi, tāpēc Līdz fināla batlam nokļuva Kjumanis un Darijus. Abi cīnījās par galveno balvu, Jāgermeistara tūri un 500 eiro. Pagaidiet, viņiem vēl jāsaņem tas. Un tas vēl nav viss, no reisa kabatas beidzot nonāk arī Nariks. Nariks 500 eiro! 500 eiro! Manuprāt, viņš bija pelnījis jau uzvaru jau pirms tam. Šī performance vienkārši bija kā, viņam bija vienkārši jāpierāda. Jāuzliek tas uz papīra, teiksim, tā bija formula. Es daru jau 8 gadus nevis mūziku, bet tieši rakstu. Un tad šis ir beidzot tāds kā lielais stimuls, ka esi kaut ko saņēmis pretī tam visam, ko es ieguldīju. Fantastiski sajūta, ļoti labi sajūta. Un tagad ir laiks arī tādiem kā es, kurus tik daudz cilvēku nav dzirdējuši, sākt darīt un plaukt uz tā visu. Iet šautauts 371, šautauts visiem, kas mani atbalsta. Kjumans, SPR, yeah! Kāpēc 371? Kā to skaidro pasākuma rīkotāji, tas ir pirmais šāda veida projekts Latvijā. Tādēļ izmantots Latvijas telefona kods, kas izklausās gan labi, gan saistās ar Latviju. Sākumā bija nedaudz mērce, beigās bija pilnīgā mērce. Alois, vai tu zini, kas ir zils un pūkains? Es teiktu mākonis. Kaut kas līdzīgs, bet tā ir zila pūka. Visādi tas bija kārtīgs tēta joks.
Uz mēnesi esot atvērts jauns restorāns, ēdiens esot kā no citas pasaules, bet neesot atmosfēras. Ar šo un vēl daudziem citiem sliktiem jokiem mēs centīsimies sasmīdināt pretīm nākošos. Vai jūs esat dzirdējis par jauno restorānu, ko atvēra uz mēnesi? Tur ēdiens esot kā ne no šīs pasaules, bet atmosfēras neesot. Jā. Labi, lai jums veiksmīga diena. Jūs zinat, kā sauc Peles veco tēvu? Peles? Jā. Opelis. 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 Es dzirdēju, ka kāds cilvēks apēda pulksteni. Tas laikam bija ļoti laikietilpīgs process. What do you get when you put a cow in an earthquake? Think about it. You get a milkshake. Okay. Es zinu, es iztos kā pūķis. Nu, tas, kas lido gaisā, un arī tas, kas ir tas dosmīgais. I actually saw a father washing his car with his son, and the son asked, "Can't you just use a sponge?" Peles veco tēvu. Kā varētu saukt Pelē veco tēvu? Opelis. Opelis. Jūs zināt, ko es šodien redzēju bibliotēkā? Viena sieviete pienāca pie manis un jautāja, jūs zināt, kur stāv grāmatas par paranoju? Un es viņai teicu, jūs aiz muguras! Jūs zināt, kā sauc Peles veco tēvu? Kā tev liekas? Pelēji veco tēvu, kā varētu saukt? Opelis. Opelis. Jā, labi, lai jums laba diena. Atā. No nesagatavotiem cilvēkiem es sagaidīju nosodījumu un pāris smieklus, bet varbūt tie cilvēki, kas būs gatavi man nokritizēt, patiesībā pasmiesies vēl vairāk. Un kāda sagadīšanās tieši šodien ir open mic pasākums? Milzīgiem aplausiem Annu. Vienīgais, kur es kaut ko atceros no skolas, ir tas, ka 4/3 no visiem cilvēkiem nemāk lietot daļskaitļus. Es nekad tā īsti neesmu to sapratusi, bet tas ir tāds fakts, ko es atceros. Es tiešām gribētu darbu un kaut kas tāds, ko es iedomājos, es varētu to darīt, ir tīrīt spoguļus, tīrīt stiklus. Tas ir tiešām kaut kas tāds, ko es redzu sevi darot. Vienu dienu, kad es gāju pielu, es redzu, ka tēvs ar dēlu kopā mazgā mašīnu. Un tas dēls tā paskatās uz tā, tu nevari vienkārši izmantot lupatu vai sūkli. Un tad es sapratu, nē, es nevaru tā. Vispār man ir ļoti daudz joku par bezdarbniekiem, bet neviens īsti nestrādā. Un es viņai to pateicu, paklausījās uzvedas. Un viņi izskatījās tik pārsteigti par mani šo komentāru. Bet vispār es gribu jums pateikt to, ka vīriešiem ir izdevīgi, finansiāli izdevīgi nesaprast sievietes. Ceru, ka arī tu pasmējies vai vismaz pasmaidīji par šiem jokiem. Priecīgu un saulainu pavasari vēlot, raidījums Kivī. Atvainojos, ka es biju ļoti maziņš un man ļoti patīk spēlēties ar fiškām. Un vēl viena tāda liela modes tendence bija banānenes. Vai tu vispār atceries, kas tāds ir? Es tiešām nespēju, par ko tu runā, bet varbūt meitenes mums var pastāstīt. Šodien man kājās ir manas labākās varjonkas. Tūlīt es iešu uz veikalu pēc sempenēm, bet brīvdienās es braukšu uz Fazendu paklausīties kasetnieku. Vai jūs sapratāt, ko es tikko pateicu? Pajautāsim rīdziniekiem, vai viņi atpazīst šo slēngu. Kasetnieks? Un tas ir, kur liek kasetes iekšā aparāts, kur lentēm. Jā. Kāds ir magnetofons? Kur senos laikos bija tā? Ja nopietni, es pirmo reizi dzirdu tādu vārdu. Kasetnieks ir kasešu atskaņotājs, kur var ielikt kasetīti un atskaņot kasetīti.
Apenes? Kaut kāds bikses varbūt. Ar banāniem saistīts kaut kas? Banānenes, kaut kādas bikses noteikti kaut kādas tādā formā, ne? Ne? Kas zinu, kaut ko fiškas ir lietotas? Fiškas ir tāds apaļs. Cita fiškas, es zinu. Kāpēc man asociācijas ar čiekuriem? Es nezinu. Kaut kas ar naudu saistīts. Kaut kas čirkains, es nezinu. Čirks 10 eiro čirks varbūt, ne? Čuriks. Kaut kas pretīgs. Čuriki? Šitie te? Kas padošanās. Tas nav saistīts ar, nezinu, urlīkiem. Tie ir bandīti kaut kādi maziņi tur. Naklinis, kaut kas naktī? Es nezinu. Naklinis, nezinu. Tas ir tāds uzlīmīts. Un tā, kur spēlē tā, Uzlīmīts? Kaut kāds ēdziens? Nav nojosmas. Fazendu sauc vienkārši laukos, visu apkārtni sauc par fazendu. Māja kaut kādas. Tā kā dāča, kaut kas tam līdzīgs vasarā, kur brauc. Lauki. O to es zinu, jā. Nezinu. Tas nav sauspēc sēgas. Kaut kas dzirdēts. Pēc sēmuškas. Un šeit visi skaidrojumi. Lai arī kopš 90. jau ir pagājuši 20 gadi, tomēr daļa sabiedrības vēl atcerās šo slengu. Visvēl, cik bieži tu apmeklē restorāns? Viss ir atkarīgs, vai skolas ēdnīca skaidrās restorāns. Bet vai tu zināji, ka ir vietas, kur var iegūt jaunu pieredzi, nedabūnot tik labu apkalpošanu? Nezināju, bet skatāmies. Par to, kas ir nonācis sliktā restorānā, var just tev ienākot pa durvīm. Neviens tev nepievērš uzmanību, un arī viesmīļi uzdās gaužām aizmaršīgi. Noskaidrojām dažādos cilvēku vakariņu pieredzes stāstus. Es neteiktu, ka man ir bijušas sliktas vakariņas, bet varbūt Alsinieki to zinās, ir tāds picerijas tenderis, kur bieži vasarā var redzēt skūdras un tādas lietas. Vienreiz es uz galda malas, tur bija tā kā desa, un viņi jau bija apelēs, un es domāju, kā tie strādnieki varētu strādāt, ka vienkārši tur ir tik tāds pretīgs. Dažreiz pavarīja, nezinu, kādreiz uztaisīja kaut kādu šefu pavara, kādu surprīzu, kaut kādu vienmērīgu, kaut kādu tur nakšņu, kaut kādu. Es nestaigāju tik bieži par restorāniem, vienīgā negatīvā pieredze bija, ka kafijas tasītē, bet tas bija padomu laikā, es atradu tik lielu matu kušķi. For me, at Riga, it's very, very good place for food. So no, I don't know any kind of bad experience here. Kā izrādās, arī uz draņķīgām vakariņām var doties apzināti. Jau kopš oktobra ir iespējams apmeklēt sliktākās vakariņas Rīgā. Es nesu supu, es ņemu šitā te, viņi man saka, nedrīkst. Kā nedrīkst? Tad, kad es tā uz vaļņu, es taču esmu līdz alkoņiem tajā supā visu iekšā. Tagad nedrīkst, ja? Man šitā nevar nest, ne? Normāli izdomājuši. Tās ir improvizācijas vakariņas ar teātri kopā, ka tu vari gan izbaudīt ēdienu, labi pavadīt laiku, gan arī, teiksim, ar nelielu humoru devu izbaudīt tā kā izrādi. Ideja radusies no Amerikas, būtībā aizgūta Amerikas Savienotajās valstīs, kur ideja pati ir izveidojusies vienam restorānam slēdzoties ciet. Tā kā tā bijusi pēdējā darba diena, tad arī izlēmuši apkalpot, kā ir, kas piesaistīja humors. Tieši, jo latviešiem ir savi joki, kas tieši klientiem visvairāk patīk. Es jau taču pieņēmu. Es taču nezinu, viņš skatās, jūs kungs uz mani tā skatās, kad vienkārši likās, ka viņš kaut ko grib. Būtībā tā ir, teiksim, gan mūsu paziņu ieteikumi, gan arī mūsu, teiksim, zinošie tie paši labākie improvizatori, kas ir Latvijā, līdz ar to tādā veidā arī kaut kā atradām mūsu savācām savu komandu. Tas piedāvājums bija īstajā brīdī. Es teiktu, bija tāds izmisums iestājies.
iepriekšējā darba vietā nepaveicās un mani atlaida kaut kādu kļūdu dēļ, kurus es nevēlos saukt vārdā. Bet, nu jā, piedāvājums nāca īstajā brīdī un es atsaucos, jo man simpatizēja Mārtiņš, nu jau vairs nē. Bet sākumā tā likās arī, ka būs forši kolēģi un tā. Ir jau ok, viss tā cenšas. Ja tieši ārpus būtu arī šāda veida izturēšanās, tas sākumā būtu tā kā nepieņemami, tā kā varbūt kaut kas neatbilst varbūt morāles normām vai tā ierastajai videi, jo nevienmēr, kad tu pajautā viesmīlim vai vīns, kurš ir sausais vīns, kurš ir saldāks vai kādu ieteikumu, tad nevis viesmīlis tev nosauks, viesmīlis vispirms pagaršos vienu vīnu, otru vīnu un tādu pateiks, kurš ir labāks, ja tu aizies uz kādu vīnu restorānu, tad tas liksies tā kā. Okay. Bet tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, un ja tu tā kā esi diezgan atvērts un pieņem tādus negaidītus pavērsienus, tad domāju, ka nebūtu arī problēmas citur. Vai es varu palīdzēt? Es varu palīdzēt pārēdot viņus, bet es... Tas nokrīt zemē. Labi, ka pateicāt. Tas jau ir ēsts. Paldies. Ir ļoti daudz cilvēku, un tā skaitā liela daļa ir jauniešu. Arī es sev pieskaitīt tiem cilvēkiem, kas grib kaut ko mainīt un ir ar lielu deksmi, bet nezinu kā. Varbūt tu zini? Jā, patiesībā es zinu, bet ja tu nezini, tad skaties tālāk. Viena lieta, ko tu mainītu. Viena? Man jāizvēlas viena? Jā, teiksim viena. Es nezinu. Es domāju, ka daudz vairāk jāpievērš uzmanība kaut kādām sociālajām un nevienlīdzības problēmām. Es vēlos labot Latvijas ceļus. Ne tikai Rīgā tā problēma ir, bet problēma ir visā valstī. Mēs esam demokrātiska valsts, un mums ir iespēja risināt dažādas problēmas. Manabalss.lv ir platforma, kurā tu vari ievietot savu iniciatīvu un vākt parakstus, lai tālāk tas nokļūst Saeimā. Mūsu platformas pamatlicējiem un sācējiem viņiem bija šī ideja, hei, kāpēc mēs nevarētu uztaisīt tādu tiešas līdzdalības platformu. Un bija ļoti liela gan sabiedrības atsaucība, gan arī politiķa atsaucība. Manabalss finansē mikroziedotāji, un viņi ir ļoti daudz. Un tā ir labā ziņā Latvijai, es teiktu tā, mūsu sabiedrībai, ka latvieši nav neaktīvi. Pagājušajā gadā platformai bija 13,5 tūkstoši unikālo ziedotāju, kas ir diezgan iespaidīgi Latvijas mērogam. Šīs platformas uzturēšana maksā, teiksim tā, visa tauta. Ja? Un tur ir viss plašākais gan politisko interešu, gan ekonomisko interešu, gan tautību spektrs. Iniciatīvai ir jābūt par ideju, ir jābūt par ideju. Un reizēm, protams, ir arī vārds pret gadās, arī nosaukumā. Un tomēr tā mūsu pozīcija un tas, uz ko mēs mudinām un aicinām autors, ka pasakiet, par ko jūs esat, par ko jūs iestājaties. Uzceltu vienu tādu kārtīgu senlatviešu pili. Es nezinu, droši vien kaut kāda LGBT jautājumu, bet domāju, tas jau ir darīts vairākas reizes. Es tā pieļauju. Īres cenas varbūt neapmierina, jā, tas ir ļoti augsts. Attiecībā pret algām. Jā. Pēc Saeimas vēlēšanām, kad bija ilgs un smags valdības veidošanas process, tad bija atlaist visus un visu. Tāds nosacīta tēma bija, tāda rubrika dominēja. Kas būtu tas, ko jūs mainīt tieši? Nu tiešām algu. Jā, Saimas algu. Jo man liekas, viņi pelna ļoti, ļoti daudz. Viens ļoti jautrs piedāvājums bija, ka jums visiem mājās ir sīknauda. Kaut kā tāda nauda, kas mētājas apkārt, tās melnās kapeikas saucamās, ko jūs nelietojat. Atdodiet visi Latvijas pilsoņi man savu sīknaudu, kas mētājas apkārt. Es apsolos neko slikti ar to nedarīt. Jā. Tas tādas lietas, kuras mēs tomēr nepublicējam. Rīgā vajadzētu, teiksim, restorānu parka vidū. More equality. More equality between men and women, between different religions. No bērnu dārza laikiem, turpinot skolām, jauniešiem apgūt latviešu tautas tradīcijas. Pagājušajā rudenī Saeima apstiprināja un prezidents izsludināja grozījumus par valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu.
Un to panāca pilsoņi digitālajā platformā, manā balsī. Tas ir unikāls precedents pasaulē, un par to brīnās. Ne tikai šajā raidījumā tikāmies visā, bet arī nākamajos raidījumos. Atā! Atā!